Zemkopības ministrija aizvadījusi ikgadējo konkursu Sējējs, kurā godināti izcilākie Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības veicinātāji. Balvu Sējējs 2025 kategorijā ģimene lauku sētā ieguva Tēraudu ģimene. Tēraudu ģimene jau 3 paudzēs saimnieko viesunamā Zaļā sala, kas atrodas Rēzeknes novadā. Šī ģimene 18 gadus strādā turisma nozarē, piedāvājot saviem viesiem siltu uzņemšanu un autentisku Latgales pieredzi. Viesunama vadīšana nozīmē, ka katra diena ir citāda, taču neviena nav garlaicīga. Ģimene ir vienlaikus saimnieki, dārznieki, pavāri, uzkopēji, gidi un nereti arī draugi saviem viesiem. Viņu mērķis ir radīt vidi, kurā ik viens viesis jūtas mājīgi un omulīgi, izbaudot gan viesmīlību, gan garšīgu ēdienu, tostarp Latgales kulinārā mantojuma gardumus. Es jūs sirsnīgi apsveicu. Man liels prieks par jums. Izskatās, ka jūs jau gaidījāt un zinājāt, ka tā balva būs, vai ne? Mēs tā cerījām, gluži tā nezinājām, bet cerība bija mums, jā, jo gaidījām ļoti. Kas ir pats lielākais prieks šogad Sējējā, vēl izņemot bronzas statuju un milzīgu atzinību tieši, es domāju, arī par pārējiem? Kurš no pārējiem nominantiem likās tāds, ka tie ir tādi savēji arī? Man jau likās, ka jaunais zemnieks. Jaunie zemnieki, jo mēs te redziet jaunā paudze, kas aug un pārņems to, ko mēs ar vectētiņu esam uzbūvējuši 18 gados. Viņi ir pievienojušies kopā mums un te ir nākotne, jūs redzat, ar jaunām idejām, ar visu nāk klāt. Jūs jau arī kā saime derējāt, arī tajā nominācijā, man liekas, arī kā ģimene. Kā ģimene, jā. Jā, un šajā ziņā arī jums jautājums. Kāds ir jūsu noslēpums? Kāds mūsu noslēpums? Vienotība, mūsu draudzība, atbalsts viens otram, kaut kādas jaunas idejas, kas nāk no katra no mums. Un, protams, kopā, kā komanda. Jūs esat komanda. Prieks to visu dzirdēt. Kāds būtu jūsu novēlējums visiem pārējiem Latvijas lauksaimniekiem un arī pārējiem Latvijas iedzīvotājiem vispār? Jā, droši vien, kad spēks ir ģimenē, pamats ir ģimene, jā. Ja mēs esam laimīgi dzīvojot ģimenē, tad jau mēs arī varam daudz ko radīt kopā, strādājot, piedaloties, tā sakot. Liels paldies! Un uz kurieni mums tagad ir jābrauc filmēt? Uz Zaļo salu, Rēzeknes novadā. Uz Zaļo salu. Tiksimies tur. Noteikti mēs gaidīsim ciemos. Jā. Uz šīs patīkamās nots dosimies apciemot šī gada laureātus Tēraudu ģimeni, kura saimnieko viesunamā Zaļā sala. Īsais raksturojums un īsā vēsture Zaļai salai. Tātad celtniecība ir uzsākta 2005. gadā. 2007. gadā jau mēs uzņēmām pirmos ciemiņus, uzsākām ar tādu skaistu pasākumu, un tās bija mūsu draugu meitas kāzu svinības. Un 18 gadu, šogad mums aprit 18 gadi, mēs arī turpinām vasaras mēnešos, ir pamatā mums kāzu svinības. Bet kā tā doma bija? Jā, skaista vieta, mēs šeit gribētu Zaļo salu. Jā. Cik ilgi tas savukārt aizņēma no idejas līdz realizācijai? Tad jāsāk ar tādu mazu priekšvēsturi. Paši mēs dzīvojam Kaunatā, tas ir pie Rāznas ezera, 28 kilometri no Zaļās salas, un katru rītu un vakarā uz darbu, no darba braucam. Un dzīvojot Kaunatā, pirmos gadus, kad mēs tur atbraucām, mēs dzīvojam Rīvānu mājiņā 20 gadus. Pēc tiem 20 gadiem uzcēlām tādu mazliet nopietnāku māju, un lūk, tā Līvānu māja mums palika tukša. Un tieši tajā laikā, tas ir pagājušā gadsimta 95. gadi, veidojās asociācija lauku ceļotājs, kuras biedri mēs esam arī no pirmsākumiem, kur biedra karte mūsu, jā, toreiz gan tā bija brīvdienu māja pie Rāznas, un lūk, šajā te Līvānu mājiņā mēs uzņēmām ciemiņus vasaras gan periodā, jo tas ir mazliet tā attālināti gan no Rīgas, gan no rajona centra. Un mēs turpinājām uzņemt šajā
mājā ciemiņus līdz 2014. gadam. Pat strādāju pašvaldībā, vīrs sākotnēji, tad, kad mums tā Līvānu mājiņa tika uzcelta, viņš bija saimniecības vadītājs direktors. Tad, kad nāca zemes reformā, saimniecību reorganizācija, visi gribēja kļūt par saimniekiem, lielsaimniekiem, tā sakot, sadalīja zemi, gan arī teiksim, tos par pajām, kas bija katram pienācās arī fermas, traktorus, visu pārējo. Nu, lūk, jo tas faktiski sākotnēji mums bija tāds, ka, paliek iespēja nopelnīt kaut kādus papildus līdzekļus, bez kādas domas, ka mēs gribam darboties turisma jomā. Nu, lūk, un tad par cik pie Rāznas ezera ir ļoti daudz brīnišķīgi viesunami un saimnieki, ar kuriem mēs arī sadarbojamies arī šobrīd. Un par cik zemes reformas pirmsākumos šis zemes gabaliņš 3,4 hektāri bija iegādāts, un tad vienā jaukā brīdī vīrs saka, Rita, varbūt, ka mēs šeit uzbūvējam viesunamu. Pilsētas tuvums, lielā šoseja, Rīga, un tālāk, tā sakot, jūs zināt, kur viņi aiziet, lūdzu, un tālākais ceļš, kad vēl nebija visi šie notikumi. Un tā mums arī tā doma radās, ka lūk, mēs varētu šeit uzbūvēt un darboties turismā, jo pieredze jau mums ir ar šo te brīvdienu mājiņu. Tā arī uzsākām. Jā, un viss ir izvērties līdz tam, ka šeit tek garām upe un sējais rokā pat. Jā, starp citu, Reizeknes upe iztek no Kaunatas ezera, kur mēs dzīvojam, kas savukārt Kaunatas ezers savienots ar Rāznas ezeru. Un es jau kādreiz jokojoties saku, ka varētu ciemiņus aizvizināt līdz Reizeknes upes sākumam, un lai viņi atlaivo līdz Zaļajai salai. Vai nosaukums Zaļā sala jau šeit bija ģeogrāfiski pirms tam, ja to izdomājat paši? Nē, izdomājam paši. Jo patiešām šī te guļbūve ēka atrodas uz salas, jo tiltiņš pāri, kuram jūs te nācāt iekšā, tā ir vecā Reizeknes upes gultne, un tā, kas mums te aiz loga, mākslīgi iztaisnota pagājušā gadsimta 50. gados, kā mums stāstīja te mūsu kaimiņiene, kurā dzimus uzaugusi te. Un jā, tā ir sala Zaļā. Mēs esam zaļi domājuši, mēs saimniekojam zaļie, mums patīk sakopta vide, un tā, ka tas zaļais tā kā viņš tā prasījās pie tās salas. Jā, es domāju, ļoti jums piestāv tas nosaukums, viegli arī atcerēties un skaisti vieta. Kas ir tie biežākie viesi? Tie ir laivotāji, turisti no ārzemēm, vietējie vai kā? Nē, laivotāji tas jau tikai vasaras periodā, protams, maijs, jūnijas, bet pamatā mums, teiksim, kā es jau minēju, vasaras periods mums ir noslogots un rezervācijas arī šogad jau uz nākošo gadu 4 kāzu svinībām, jā. Un, protams, ka sadarbība mums šajos gados ir izveidojusies ar ļoti daudzām firmām, kuras darbinieki brauc, tātad ar Reizeknes novada pašvaldību, dažādas struktūra vienības, Reizeknes valsts pilsētas, dažādas organizācijas, protams, biedrības. Šogad mums 2 Erasmus programmas ir bijušas, mazākas, lielākas turfirmas. Patās vakardien arī skaists tāds pastu saņēmu no CES, un nepateikšu tagad firmas nosaukumu, arī turismu viņi, kad vadītāji raksta, ka gribās atgriezties pie jums, un 6. 7. jūniju nākošā gadā uz 40 personām rezervēja mums. Jā, tā, ka rezervācijas notiek. Daudz 40 personas. Jā, mēs varam izgludināt. Mums ir, es nezinu, vai jūs pie tās otrās mājas bijāt arī, jā, bet cik kopā jums sanāk? Ja, kopā mums ir 20 labi iekārtotas istabas. Katrā istabā ir labi ierīcības, tātad tas ir priekš viesu nama lauku. Tas ļoti tāds, tā sakot. Milzīgs skaitlis arī. Jā, milzīgs skaitlis, jā. Un tātad mēs varam turistu grupas 40 cilvēku skaitā uzņemt. Un, kad ir viesības, kādu svinības, jubilējas, kad radi draugi, tad arī atsevišķās istabiņās uzklājot papildu vietiņas, kopā sanāk 65 cilvēki. Tas ir tāds. Tas jau ir krietni ballīti, jā. Krietni ballīti, jā.
Nu jā, runājot par tām ballītēm, kas norit, teiksim, pirmsākumos, kad sākām strādāt, tās pat kāzu svinības un jubilejas bija skaitliskā ziņā krietni lielākas. Jā, nu, varbūt tagad tie finansiālie, finansiālais tas aspekts mazliet tomēr sarūk, tātad tie ir 50 līdz 70 ciemiņiem. Jā, nu, varbūt, ka cilvēki vēl mēģina vēl pēc Covid saņemties, jo arī, viens brīdis bija, ka mēs ar likumu nevarējām uz sanākšanām nākt. Kaut kā tā atsvešināšanās notika, bet pamazām jau cilvēki lēnām, man liekas, atrod, ka atkal drīkst, atkal var un vajag, un ka gribās arī pašiem. Jā, nu jā, runājot par Covid laiku arī, tātad, protams, ka pasākumi pie mums nenotika, bet par cik tā mājas, nezinu, vai jūs ievērojat, kad ieeja katrā istabiņā ir no ārienes, respektīvi nav tā, ka atsevišķi. Tātad, par cik mēs nekur neviens nevarējām aizlidot, un tie, kas vēlējās ceļot, tomēr ar ģimenēm mēs tik daudz strādājam. Un vēl jau arī es parasti saku, ka cītīgi maksājām nodokļus, mēs saņēmām no valsts grāmatu labu, tātad par cik nenotika pasākumi pavarīt, arī dīkstāves pabalstu saņēma vairāk mēnešu garumā, tā ka jā, izdzīvojām un tagad varam turpināt. Jā, jums ļoti veiksmīgi tā konstrukcija, tā māja, kad tiešām var ieiet viens otru netraucējot, cilvēki nesatiekoties. Un tas diskretums, manuprāt, arī ir tas, kas ir vēl vien ekstra. Jā, arī tas. Un ņemot vērā, ka tomēr mums patiešām daudz brauc dažādi, teiksim, strādnieki. Paldies Dievam, ka Reizeknē Latgalē arī celtniecība notiek un būvniecība. Tā, ka vairākas firmas pat ir bijis tā, ka visas vasaras garumā un tie 5-6 cilvēki, tā, ka tas ir tāds ļoti, ļoti tāds pozitīvs moments, jā. Nu jā, un, protams, ka pilsētas tuvums, sadarbība mums ar mūsu koncertzāli Gors, tad, kad notiek koncerti pie mums, un mēs tā varam mazliet pat tādi lielīgi būt, tad, kad pagājuši, kad laiks ātri skrien, Marija Naumova savu skaisto jubileju svinēja un koncertu turnījā no Daugavpils brauca uz Reizekni, un tad ar savu komandu pie mums nāk Olga Krajecka, kad teiksim, vakara koncerti arī Dainis Kutelis pēc sava jubilejas pasākuma visus ciemiņus pie mums aicināja, jā. Kā es teicu, arī Latvijas televīzija, kad viesojās te kādus teiksim, sižetus, tad arī pie mums pārnakšņo, uzņemot filmu par Uļu Simjonovu, tad arī pie mums nakšņo televīzijas darbinieki, arī, man liekas, ka pa 2 nedēļu garumā. Jā. Mēs esam realizējuši 2 līderprojektus. Viens no tiem Dzīvo zaļi 2014. gadā. Tā ietvaros esam uzstādījuši saules bateriju kolektorus, kas tagad ļauj taupīt elektroenerģiju, un otrs projekts, kura ietvaros iegādājāmies saunu, burbuļvannu, papildus uzstādījām virtuvē jaunu konvencijas krāsni un nomainījām trauku mazgājamo mašīnu. Tie ir jūtami līdzekļi, kurus strādājot turisma jomā, nav nemaz tik vienkārši pašiem iekrāt, stāsta saimniece Rita Tērauda. Bet, tomēr izdevās jums tos bērnus pieturēt? Izdevās, jā. Jaunākā meita pēc studijām, kā es jau teicu, viņa atgriezās uzreiz. Inese nodzīvoja Rīgā, jā, un tātad pirms 9 gadiem, kad vecākajam mazdēlim bija jāuzsāk skolas gaitas, tad mamma tā uzrunājot abus bērnus arī snotu, kad ja viņiem tāda doma ir turpināt to, ko tētis ar mammu te uzbūvēja, tad varbūt padomājiet, lai tās skolas gaitas, jo Reizeknē ir iespējas mums bērniem, teiksim, mūzikas vidusskola, mākslas, olimpiskais centrs, pašiem arī kultūras iestādes Gors, kāda ir Rīgā, nav tāda koncertzāle kā mums, un tādi mākslinieki brauc, vajag tikai gribēt, un nav svarīgi, kur tu dzīvo, jā?
kad visu var paši. Un tā pamazām jūs esat šeit visa ģimene, kas visi kopā var svinēt viens otru dzimšanas dienas svētkus un visu pārējo, un jūs arī dzīvojat tikpat kā šeit rokas stiepienā attālumā. Jā, meitas dzīvo Rēzeknē, tas ir līdz centram, tie ir 4-5 kilometri. Nu, tu mums mazliet tālāk sanāk, bet mēs atkal vērojam dabu. Jā, 4 gadi laika, un katru dienu braucot, tu kaut ko redzi jaunu saskatī. Kāda jums bija sajūta saņemot sējēju? Ļoti liels, patīkams pārsteigums, ka mūs pamanīja, novērtēja. Nu, es domāju, pirmām kārtām jau tur ir mammai ar tēti tas liels gandarījums par to, par viņu darbu, ka viņi tur mūs visus kopā, ka viņi uzsāka šo tādu trako ideju. Mēs jau uzzinājām, ka praktiski visa ģimene tā pamazām ir atsaukt uz Rēzekni. Jā, visi mēs tā kā punciņā. Kā jums tas izdevās? Nu jā, labu laiku mēs dzīvojam Rīgā. Nu nebija jau grūti izšķirties, jo mēs nenācām uz tukšu vietu. Mēs jau nācām uz uzņēmumu, kur viss notika, kur viss darbojās. Un patiesībā mēs saskatījām ļoti daudz plusus. Bērniem bija tas brīdis, kad vienam bija jāsāk iet skolā, vienam dārziņā, un mēs sajūtām, ka Rīgā ar 2 maziem bērniem un abiem 2 strādājot, visu to menedžēt bija ļoti grūti. Un tad mēs saskatījām daudz tādus pozitīvus momentus, atradām ļoti jauku dārziņu, atradām skolu, kas ļoti, ļoti patika gan mums kā vecākiem, gan bērnam. Mums tāpkārt pulciņi ļoti daudz. Kas jums ir tā lieta, par ko jūs visvairāk lepojaties par Zaļo salu? Droši vien tas, ka tiešām mamma ar tēti tā kā ir izveidojuši tik lielu, veiksmīgu uzņēmumu, ka viņi mūs tur kopā. Mums ir iespēja arī attīstīt savus talantus, savas prasmes, pašiem augt, mūsu bērni te vasarā caurām dienām dzīvo, darbojās un palīdz. Un, par to mums ir liels prieks, ka mēs esam it kā laukos, mums ir lauku vide visapkārt. Mēs, protam, gan dārzā strādāt, gan virtuvē visi, protam, darboties. Tā kā mums nav tādas lielas bailes no kaut kādiem darbiem. Jūs esat gatavi visām situācijām. Jā, mēs esam iemācījušies. Ļoti, ļoti tuvu ir Rēzekne. Papildus tam, ka mēs ikdienā te visi darbojāmies, kaut kad rodās savas idejas, skatoties uz saviem bērniem, radās mums ideja izveidot mazo pavāru skoliņu, jo redzējām, ka mūsu mazajiem puišiem ļoti patīk darboties virtuvē. Labprāt viņi gatavo, atnāk draugi ciemos, viņi arī labprāt piedalās un darbojās. Un ar lielu interesi. Un tad mums radās ideja, ka mēs varam veidot tādas meistarklases un nosaucām to par mazo pavāru skolu. Un reizi mēnesi aptuveni pulcējamies, nāk mums bērni un ļoti garšīgas lietas gatavojam. Tā ir fantastiska ideja, tāpēc, ka es vienkārši uzreiz domāju par sevi, protams, kā egoists, bet es atceros, ka es gaļu iemācījos labi cept tikai vispār pēc 20 gadiem, jo līdz tam man tas likās kaut kas tik sarežģīts, ka nevar un tā. Un vakar es runāju, ka tagad nāk jauna paudze, kura ap 11, 13 gadiem ļoti labprāt cep vistas filejas, kotletes un visu kaut ko pašu gatavo, tāpēc, ka var no kaut kurienes mācīties, noskatīties, viņi tad ir no telefoniem. Jaunie gatavotāji kļūst arvien jaunāki un arvien, es redzu, ka šī varētu būt ļoti laba ideja, kad varētu arī pieaugušiem mācīties taisīt. Jā, dažreiz arī notiek mums arī pieaugušiem meistarklases. Jā, tā ka nākotnē mums jau arī augs savīti speciālisti, jā? Jā, mans dēls, kuram šobrīd ir 10 gadi, viņš saka, mamma, tu zini, mūsu ģimene, mēs esam pavāri 4 paaudzēs. Jo viņš jau arī sevi uzskata par pavāru. 10 gadi viņam, un viņš saka, mēs jau esam pavāri 4 paaudzēs. Viņam pilnīgi taisnība. Tā kā pasveiciniet no manis, un man liekas, šī pēctecība, tā ir milzīga laime par to, ka tā ir vispār iespējama. Es zinu, ka piejūras zvejnieki, kas ir 6 un 7 paaudzēs, tu aizej un runājies ar viņiem un jūti to enerģiju, tās dziļās saknes. Un es novēlu jums arī tieši to pašu, ka jūs pavāri 4 paaudzēs un arī viesmīļi tādā ziņā, ka jūs. Un tas viesmīlīgums, kas ir jūsu viesnamā, arī, lai viņš iet turpmākajās paaudzēs, lai jums šī ēka saglabājās un varbūt pilnveidojās un vēl kaut kas būvējās klāt. Tas būtu, man liekas, vēl feini, lai Zaļā sala iet vēl tālāk un tālāk. Paldies! Ko jūs gribētu novēlēt visiem Latvijas ne tikai
cilvēkiem ar viesu namiem, bet vispār visiem cilvēkiem, kas Latvijā dzīvo? Man liekas, svarīgi ir atrast katram to savu vietu dzīvē mūsu Latvijā, jo mums iespēju ir ļoti daudz, mums tikai viņas jāatrod, nedrīkst baidīties. Lai katrs atrod to savu darbu un dara to pēc vislabākās sirdsapziņas. Ministrija tā, kas sadzir lauksaimnieku, lai kopējā politika būtu veidot tādu, lai visā Latvijā būtu uzplaukums. Tieši tā, mēs strādājam ļoti ciešā sadarbībā ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām. Un jāsaka, ka kopējā lauksaimniecības politika Latvijā tiek īstenot jau kopš 2004. gada, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Un tā ir viena no Eiropas Savienības kopējām politikām, un tas nozīmē, ka tā ir pieejams arī Eiropas Savienības fondu finansējums. Līdz šim mēs Latvijā esam jau ieguldījuši gandrīz 8 miljardus eiro no Eiropas Savienības fondiem. Papildus tam vēl klāt ir jāskaita arī valsts līdzfinansējums, tāpat arī pašu lauksaimnieku un uzņēmēju privātais finansējums. Tātad jūs, lauksaimnieki, tiek uzklausīti, nevalstiskās organizācijas palīdz ministrijai to visu saprast, iztulkot, tas nonāk pie jums, un jūs savukārt atpakaļ varat sniegt lauksaimniekiem to dažādās citās formās. Tajā politikas izstrādē tas, protams, ir gana daudz stundas tajā tiek patērēts un notiek ļoti dziļas diskusijas par to, kāda ir tā situācija mūsu lauksaimniecības nozarēs, lai tiek izspriest to, kādas ir tās problēmas un kādas ir tās risināmās vajadzības. Un tikai tad top tie priekšlikumi, kādai tai politikai veidoties. Pēc tam, protams, šajā periodā tas ir bijis kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskais plāns, kurš tad ir bijis apstiprināts šeit gan arī ar pašu nevalstisko organizāciju atbalstu, gan arī pēc tam Eiropas komisijā. Tātad šis viss kopējais mehānisms un tā dzīvība ir nepieciešama, lai varētu būt šī turpinātība, lai varētu saprast, kāds atbalsts kurā gadījumā ir nepieciešams, kā viņš labāk tiks izmantots. Gluži nav viss arī tik vienkārši, jo tā tomēr ir Eiropas Savienības kopējā politika un tā politika ir paredzēta tam, lai ieviestu vai Latvijā īstenot arī tos Eiropas Savienības nozīmes politikas mērķus, un tie ir ļoti, ļoti daudz un dažādi un daudzveidīgi. Un viens no tiem galvenajiem, svarīgākajiem pamatmērķiem, kas jau ir kopš Eiropas Savienības pašas dibināšanas, ir mērķis kvalitatīvas un drošas pārtikas pieejamība par saprātīgām pieņemamām cenām. Kā mums ar to iet? Un ar to mums iet ļoti, jāsaka, iet ļoti labi, un šis mērķis ir gan aktuāls, īpaši šobrīd, un tā nozīme pieaugs arī nākotnē. Un tāpēc pat tas apstiprina arī to, ka mums tā lauksaimniecības pārtikas nozare ir tā strateģiskā nozare Latvijā. Un tie sasniegumi 20 gadu laikā, kamēr mēs esam Eiropas Savienībā, ir gana labi, jo, ja jāskatās, tad mums lauksaimniecības zemes platība ir pieaugusi par 5% apsaimniekotā. Ja mēs skatāmies ražošanā izmantoto platību un sējumiem izmantoto platību, tad 2004. gadā mēs laukaugiem izmantojām nedaudz virs 400 000 hektāru platības. Šobrīd mēs esam sasnieguši jau 1 miljonu.